Un te nu mēs esam pie gatava produkta. Fabija. VRS, jā, viņa sanāk. Tad nu šādi es esmu visu pabeidzis, esmu uztaisījis. Saskārāmies ar nelielām problēmām. Par to tad tūlīt arī pārunāsim. Tāks, nu lūk, turbo ir vietā. Tātad, ko es izdarīju, tūlīt pacelšu augšā, aizvešu gan apakšu, tas izskatās pa lielam pieskrūvēšanu no augšas, izņemšanu caur apakšu, bet ir iespējami. Tūlīt pacelsim, parādīšu, kāds izskatās uz mašīnas. No apakšās vairāk redzēt. Mašinās varam. Tātad, lūk, kā es uzmetināju augsto galu. Viss baigi smuki. Asā leņķī dabūju, lai iet garām pusesī. Pārtaisīju uz vakumu. Tad šeit mums ir piemetināts vienkārši kopā, kā jau stāstīju. Nu kaut kā tā, un šeit no apakšas forši izņemt ārā. Kas man patīk, nepatīk vienlaiks, tas ir tas, ka turbo atrodas ļoti tuvu pie bloka. Nu, no vienas puses forši, ka kompakti tas ir, nozīmē vairāk vietas downpipam, lai varētu izlocīties, lai nav aslīkumi jāveic. Bet no otras puses, nav nekādas otras puses sliktās. Vispār forši tā puses aplīdām garām, nu saliks puses redzēs. Un jā, pa lielam tagad veidošu tagad noteci. Uztaisīšu šeit kronšteiniņu vienu turbīnai, šeit var smuki uztaisīt, kā forši sanācis. No šejienes uz šo skrūvi, es domāju, iztaisīt tādu mazu kronšteiniņu, lai tai turbīnai ir atsaita. Iepriekšējā bija šeit. Uztaisīsim šeit tādu bišķītiņu, lai viņi ir nostiprināti, lai nelauž vaļā to šuvi. Un tad ķeramies klāt, ko es varētu ķerties klāt, nu tad mums sāksim ar to, ka kūleri vajadzētu vietā var uzlikt. Tagad pēc šī visa projekta man ir pamainījies tas, ka mums šeit vajag citu silikonu. Nāksies citu silikonu uzsūtīt, to būs jāpagaida, bet tikmēr mēs noteikti varam sataisīt ar kūleri. Izliksim kūlerīt vietā jau uzreiz. Un otru čārģspēju varam uztaisīt, līdz ar to mums ir ko darīt vēl, kamēr atnāks silikons, ir daudz darbības. Es ceros tālāk pie darba. Varu sņemēt vietādi? Nu, bro. Mullet performance? Mullet performance. 30 minūtes, camshaft change. Nezinu, 30 minūtes, liekas, ka 2 stundu jau pagāja. Performance, camshaft. Ir arī. Ir arī. Tāks, Fabija, special. Man liekas, ka Fabija, Ibiza. Cik viņam ķēdi mainīt? Darbs ķēdi nomainīt, cik viņam būtu? Cik būtu? Uz mašīnas vai ņemsim motorā? Tas ir svarīgs jautājums. Zaļā mājiņa. Zaļa mājiņa. Tā, labi. Uzstādot Fabijām, Ibizām un Polīšiem intercooleri ir nians. Viņiem priekš stāv slīpi. Un tas sāk veidoties jautājums, vai kūlerim ir jāstāv taisni pret priekšējo siju, vai kūlerim jāstāv taisni pret televizoru. Nu, šeit ir tas jautājums, ko es tagad domāšu. Mēģināsim izveidot stiprinājumus, reiz jau skaidrs, ka viņi būs divi augšēji būs šeit, un apakšēji būs kā vienkārši sasaisti kopā. Viņi visticamāk būs no šejienes uz tā. Šitien bija komentārs šito. Viņš būs sasaistē. No šīs uz šejien, uz plasmas sanāks laikam taisīt, bet es domāju, ka tas kopējo kustību stiprību neradīs nekādu. Bet ja arī kustēsies, es varu izveidot šeit, kad uzmetināšu cauruli. Šī vietā tas var uztaisīt jau stiprinājums pret šejien, kur iepriekš bija kūlers stiprināts, vai kaut kur šeit uztaisīt austiņu. Nu, katrā ziņā mums svarīgi tai būtu augšu izlikt. Svarīgi būtu tagad augšu izlikt kaut kādā vietā. Un kaut kā tā par to turbo. Gribu redzēt, ko es filmēju. Par to turbo viss tur tagad smuki ir. Bija hidroskandā paņemts šļauciņas, saliku visu puses, saliku vietā, respektīvi šī daļa mums ir gatava. Tā kā paliek mums tikai ieplūda un izplūda. Tā, dažas dienas vēlāk esam ar Škodiņu Golfa garažā. Golfa garāža, šeit nodēdošās lietas, kā jūs esat pamanījuši. Tad, nu jā, pakosim ārā šīs visas burvīgās trubiņas. Un kā jau jūs zināt, mēs šīm visām trubiņām burvīgiem uztaisīt burvīgu ieplūdi un daļēji izplūdi, jo izplūdes materiāls man laikam vēl nav uz vietas, bet tas rītā jau būs. Ir gofra, ir vēbandi, pietrūks cauruli un līkumi. Jo 76. man ir beigusies hamuti visām dzīves situācijām. Hamuti ieplūdes trubām. Izmantoju šos F-mica ļoti labi. Kaut kas man te stāstīja, ka viņas griežot no strubu. Nu, negriež viņas no strubu. Es esmu laikam tas cilvēks, kas viņus ir pārbaudījis. Vislabāk.
Nu, es neticu, ka kāds Latvijai pārbaudīs labāk silikonu savienojums par Jāni, kurš pūš virs 4 bāriem būst. Tā kā, jā, viss noslēpums šajā ir šīs maliņas un pareizi izdizainēt tās trubas, lai nerauj vienkārši nost. Bet, jā, GoPro liksim 150 mm, jo motors stāv pareizi, nepareizi, izdomājiet paši. Bet viņam bija šī vairāk motors kustības notiekās, tāpēc vajadzētu bišķi labāku amortizāciju izveidot. Jā, labi, es ceros pie darba. Kā jūs zināt, kūlers ir virsū, tad vajadzēs apmetināt kūlerim galus, un tad no šiem izējas punktiem sāksim būvēt IC trubas. Sāksim ar kreiso pusi, nu, jums kreiso, respektīvi automobīlu un labo. Būvēsim augšā, jā, tas bija tas silikons, ko mēs visilgāk gaidījām, jo tas mums bišķīt projektā nesakrita ar to, ko es izdomāju uz papīra, tas nesakrita ar realitāti, tāpēc pasūtījām šādu silikonu, šo vēl sagaidījām, un turbīnas noteci tādā tīzlā leņķī nācās uztaisīt, pasūtīja arī viņai silikonu. Nu, redzēs, kā kalpos, es parasti neatbalstu, man nepatīk, viņš šāds mīksts paliek no eļas, bet šim projektam uzliksim, jo nav baigi daudz variantu, ko tur likt. Tad īsa vietiņa ir, un jā, palielam, sakojot līdzi, skatamies, ķeramies pie darba. Man, let me tell you something. Pull up, get lit, pull out. Simple as that. Nu, tāda mums te izskatās. Tātad šī truba iet zemāk, par bumperi nedaudz, neko neizdarīsi. Tā, diemžēl, šiem autiņiem ir. Nu, protams, es esmu kaut kad pagātnē šeit pārtaisījis šo dzēsēšanas trubu kompaktāk vai taisnāk, un tā te dabūjis bišķi, nu, bet tas ir pārāk, nu, darbietilīgs process to visu pārtaisīt, un tāpēc es izdomāju, šis būs jau otrais auto, kurš brauc ar šādu trubu zamāk nekā vajadzētu. Bet, nu, diemžēl Fabijām vai nu tad ir one side, kas nestrādā, ko mēs jau izpētījām, vai nu tad ir jāpacieš kaut kāda nianse. Mašīna tomēr ir pietiekami maza, lai paciest arī nianses kaut kādas saistībā ar IC pipingu. Nu, bet katrā ziņā no Rūbens viņa nav sasitis vēl, un tā kā es domāju, nu, to trubu mašīnu viņš sasit, bet trubu nē. Līdz ar to es domāju, ka tas nav sliktākais risinājums. Otra truba es arī jau piemetinājis, šeit uztaisījis. Šeit ir tāds asāks leņķis jātais, pēc kā kūlers, kā jūs redzat, stāv šķībi. Pēc šķībi stāv visu radiatoru paka, arī kas ir, nu, šo Fabija, Ibiza un Polo nianse. Bet, nu, tas mums baigi neko te nemainīs pa lielam. Būvējam tālāk, tagad būvēsim šo trubu, viss ir der. Tad taisam šeit stiprinājumu kaut kādu, nebūtu vienalga kaut kur, kaut vai te ar vītni viedēm pie televizora pieliksim, jo augšām diezgan nopietni pietaisīts stiprinājums ir. Un šeit otrā pusē noteikti izmantosim šeit uztaisīšu tādu lielu ausi, kas tiks piesakota šajā vietā un būs vienkārši ideāli. Tad tik jāatgriež apkārt taura būs un viss. Un tagad es ceros pie šī svarīgā darba, es domāju, jo šeit ir daudz faktoru. Šeit ir skriemelis, šeit ir atsaite, šeit ir puses. Nu, te ir ko padarboties, tā kā es nekavēšu laiku ķeros klāt, jo man būtu svarīgi saprast, kā viņi šeit iet. Varbūt man vajag šo trubu nedaudz savādāk. Līdz ar to šis tagad tikai pieķerts ir tā, lai mums apmēram kaut vizualizācija notiekās. Nu, es ķeros klāt. Ieplūda man tā kā būtu gatava. Jānometina tikai vēl. Tā, nu ko es jau te minēju par to šauro vietu. Šeit ir šaura vieta visur. Tad vajadzēs noslīpēt nost to plasmasiņu no ventilatoru. Šo te kondicionēru trubas es pārlocīju, re, kur galā pie kondicionēra tāda austiņa ir, tā ir jādemontē nost. Tad šo izmantosim kā stiprinājumu vietu visticamāk šai augšējai trubai, nu apakšējai trubai augšējai stiprinājumu tas būs. Es domāju, ja mēs nosmēram apakšējo trubu divās vietās, tā lai nav lauziens, tad viņa paliks un viss būs labi, un augšējo mēs pat nenostiprināt, jo viņi ir tik šis mazais līkumiņš. Nu, kaut kā tā, nu nezinu, man patīk, kā ir sanācis. Nu jā, tā zemākā vieta, ko es jau minēju un runāju, tā ir tā IC truba.
Bet, nu, diemžēl, te nav. Nu, šeit nav, ko tur labāk izdarīt. Tad šajā pusē ir šādi sanācis. Arī man patīk rezultāts. Ir maksimāli tuvu gar atsaiti, ir ļoti tuvu gar... Nu, viss ir maksimāli tuvu, bet tik daudz, lai nestrīķētu. Truba bišķīt palaidām tā tad te, lai var izgrieztiem riteņiem neskarās pīcēt trubas, kas ir svarīgi. Labi, man paliek tagad filtra truba. Un tad, visticamāk, rītā ar gaišu prātu es uztaisīšu tās viss stiprinājumus, lai tas viss ir tā kā ne uz vienu dienu pa lielam. Es tagad gan jau, kamēr vēl laiks ir, uztaisīšu to filtra trubu, būtu svētīgi. Tad, lai varētu ķerties jau pēc tam klāt pie nerūsiešā tērauda darbiem izpūtējis. Tāks, nu ko, pie turbīnas mēs uzliekam rekur silikonu. Protams, jau neko vairs neredz, bet man te vajag testa mērījumiem saprast, lai viss ir maksimāli kompakti. Kā jūs redzat, jā, šeit iet alumīnija caurule. Vēl viens līkumiņš man jāuztaisa šeit ir, un tad savienosies ar plastikāta trubu. Plastikāta trubu izmantosim to pašu lēmu. Nav tur nekādas vajadzības, neko vairāk, jo šis ir pietiekami labs diametrs, lai tas viss tur smuki strādāt. Nu, tad mums tā ir viena maz līkumiņa jāsavienojās kopā. Iemetināsim karteru gāzi caurulīti. Un būs ļoti labi. Tad jā, nu jā, tad ķeramies klāt pie tiem stiprinājumiem. Nu, tas mums būtu gatavais rezultāts. Uztaisījām tādu pašaus kā orģinālu. Šeit ieliksies orģinālā gumija iekšā, lai tā trubiņa bišķi var kustēties, lai viņa nelauž. Tagad ķeramies purbu, izrabjam šeit urbumu nevis caurumu, ja? Un filtra truba mums ir gatava, palielināts diametrs, ļoti labi. Nošu blakus, laikam, salīdzinājumam, kāda izskatās tā orģinālā truba. Nezinu, cik daudz no jums redzējuši, cik nav, tūlītās sekundīti. Nu, šeit jūs redzat abas divas caurulītes. Tātad, lai nu kā tur sākotnēji nāk tie 80 mm, viņi īpaši strauji sašaurinās uzreiz kādiem 70, un tad jau šāds faktors. Tad pankūciņi te pa vidu ir, un šis asajas pagrieziens, nu nekādīgi šis neuzlabo flowu. Tātad līdz ar to atceramies, kad jebkurai turbo mašīnai šī caurule ir pats svarīgākā detaļa, jo tas ir, tev vajag pirms turbo kompresora, lai viņi maksimāli brīvi var piesūkt klāt gaisu. Ja viņai veidojās mīnus, respektīvi, ja veidojās vakums tajā zonā, tad turbo karta, respektīvi, ir gaisa vienkārši kaut kāda sareizināšana, respektīvi, pienākošais gaisa sareizinās ar aizējošo gaisu, viss tur reizinās, un ja tev pienāk pluspiediens, tad turbīna sāk strādāt efektīvākā zonā pa tām turbokartēm. Ja tev pienāk vakums, tad, respektīvi, pēc tā aprēķina viņi sāk iet ārā no uz neefektīvo turbo darbības zonu, kas noved pie sakarsēta gaisa un visādām tādām problēmām, kas atkal noved pie samazināts jaudas, un, rezultāts nav vēlamais. Un var turbīnu uzsprāgt, piemēram, ar mašīnu, kurai pirms turbo kompresora ir pozitīvs spiediens, varēs uzpūst lielāku turbo spiedienu, vairāk gaisu dabūt cauri nekā ar mašīnu, kurai pirms turbo kompresora ir vakums, respektīvi mīnus. Tā kā jā, ņemiet to vērā. Nevajag likt nekādus tur mazos tos filtrus, vienmēr vajag mēģināt to daļu, gan vajag vienmēr labi uztaisīt, tas ir skaidrs. Labi, es tad ķeros, kamēr man nav materiāls šīm caurulēm, lai pabeigtu stiprinājumus, es ķeršos klāt, iztaisīšu, sākšu downpipe būvēt. Un ķeramies klāt, es domāju, jā, flancīši man ir, viss man ir, es varu to būvēt tagad uz doto brīdi. Kaut kā tā izstās šī detaļa. Tas mums būs downpipes. Nē, es vēl nometinājis par sākumu līdz galam, jo jāatnes turbīnas kastēs, jāpieskroj un tad jānometina. Domāju, abas reizām metināt. Šis bija tā kā vienā virzienā nometināts, un tad tas būs no otrā virzienā. Kaut kā tā, bet kaut kā tā viņš iztīsies. Pamēģināju. Parasti es viņus tā vienkārši 90 grādīgs līkums nāku lejā, un tad tur kaut kā ielokos. Šoreiz izdomāju uztaisīt bišķīt elegantāk ar tādiem tā kā diviem vēl pagriezieniem, lai viņu nedaudz novirzīt pa centru, lai esteitiskāk izskatās. Nezinu, man patīk. Man ļoti patīk, kā sanāca šis konkrētais downpipes šoreiz ir. Un te jau mums viņš ir uz mašīnas. Man liekas, ka ļoti labi ir. Viss diezgan tuvu, tomēr 3 solis.
Kas par šuvītēm, Jāni? Fokusējies. Nefokusēsies šitā kamera, bet jā, smuki. Nu ko, tagad vieglā daļa? Nu kā vieglā daļa? Vienkārši garīz metrs ar kaut ko. Tāpat viņš redz bišķītiņi ir nobīdīts, bet tur troses iet, tad nāk trenī daļā prom no trosēm bišķīt aizbīdīt, tāpēc vajadzēja tos līkumus tur vairākas un tad šitā un tad tur atkal viņi vajag dabūt no gumijas atkal projām, nu netaisīs jau te pa vidu tādus šitā tad taisni, uztaisīsim vienkāršāk. Tas arī flovam nedaudz palīdzēs. Nu, aiziet ķeros pie aizmugurējās daļas. Šīs skaistās daļas šeit, lai kaut ko sākt, mums pirms jānostiprina viss šajās detaļas ir. Un tad mēs varam turpināt darbu pie punktošanas un betonāšanas. Šim jau vajadzētu iet bišķīt ātrāk. Te jau ir iestaigāta prakse. Nu ko, otrā daļa mums ir gatava. Tad šeit smuki ietvers tilta. Tad šeit izdarītas nelegālas darbības, bet tā kā tā nav Latvijas mašīna, mums ir vienalga. Šeit nozāģēju ausi. Jo pēc iepriekšējās pieredzes tas trīscolīgais tas sitās. Tad brīdī, ka paceļās ritenis gaisā, šis tā kā piespiežās tieši pie izpūtēja klāt. Kamēr metinus pacēla, liekas, viss normāli, bet beigās nesanāk. Viņi tā smukti nofrizē nost. Funkcija jau nekāda, nu, barabāna bremzēm, tas ir spēka regulators, laikam, kam nav ABS pat. Tad tādas mašīnas, liekas, pat neeksistē īsti. Neesmu redzējis, ka kādam te nebūtu ABS šitāda modelim. Bet okei, kaudiem PD 130 vienmēr ir bijis ABS, loģiski. Līdz ar to šis veids stiprību, tikai stiprinājums kā trubiņa stiprinājums, un tas arī viss. Tā kā viņš nost un miers. Tāda mums paliek pēdējā daļa. Te ir kaut kāds tunings bijis vispār, es tagad tik pamanīju. Okei, uz vienu skrūvi. Okei, labi, šitā mums būs jāpacīnās. Bet jā, tātad otrā izpūtē daļa ir gatava. Šuvītes. Nezinu, cik viņas var redzēt, bet viņas var redzēt. Jā, gribi sev tādu izplūdi. Apakšā numuriņš, zvani, pieraksties, kaut kāda rinda mums te ir. Bet nu varam uztaisīt. Par cenām, nu, maksās kaut ko, paši saprotat. Šī gluži nebūs, laikam, 500 eiro izplūda. Bet jā, sarunāt var, nav problēma. Tātad, labi, es turpinu darboties ar to aizmuguri daļu, pagaidu, lai šis atdziest, krāmē kopā un pabeidz aizmuguri. Sarunājos ar klientu, 45 grādu uz leju. Tā kā mums patīk, lai tas kvēps neiet gaisā. Padomāsim par vidi, nobērsim netīrumus uz asfaltu vai ne tā smuku melnu strīpu. Darbojos. Tā, nu, beigu daļa arī mums ir gatava. Nu, kaut kā tā, šeit nākotnē ir iespēja ilgt bunduli, ja radīsies kaut kāds problēmas tehnisko apskatu. Galvu, kā mēs runājam, 45 grādus leju ar saimnieku. Nu, kaut kā tā. Nē, nu, man jau patīk. Palicis ir tikai viens stiprinājums šeit uztaisīt priekšā. Es pašos vai daru ar oriģinālo, ja nē, tad izdomāšu kaut kādu vienā pusē uztaisīšu un viss. Nu, pamatā tā doma, kāpēc viņš te ir, tāpēc, ka te ir katalizators smags. Tāpēc viņu te vispār vajag pa faktu. Tagad visu šo atvieglinu vairs viņš nav nepieciešams. Tā kā, jā, tā vai turpinam ar citām lietām. Laikam tagad ir jānobeidz alumīnija darbi un pa lielam. Finišu taisni kaut kādu nāk.
Tā, tad izstāst motortāpu, kā jūs redzējāt visu būvēšanas procesu. Tad pie kā mēs palikām, pie tā, ka vajadzēja saregulēt mašīnu. Mēs ar Juri saregulējām. Juris baigi negribēja tur filmēties un stāstīt kaut kādas nianses. Mašīna tika aprīkot ar duālo vadību, un kā jūs redzat, viņa vēl nav pievienota. Kāpēc nav pievienota? Tāpēc, kad kaut kas nesagāja un neiet. Otrais softs neiet. Mums tagad mašīnā ir iekšā softs, kas ir ar mazo jaudu. Un gribēju šodien, kā ir sausāks daudz maz laiks, izbraukt, iztestēt un samērīt mērījumus, lai nobeigtu šo visu projektu un parādītu jums rezultātu gala. Kur tu aizbrauci? Brauc atpakaļ. Tad, plāns tāds sekojuši, tad izbraukšu ar to smoke-free softu, smoke-free saucamo softu. Veiksim mērījumus, tad aizbraukšu līdz Jurim, ierakstīšu all-in softu. Jums iet tikai viena karta no abām, vienam čipam problēma vai pašai platē problēma. To atrisināsim, tas nebūtu tik svarīgi, lai parādītu jums rezultātu un šo visu nobeigtu un parādītu. Tad, kamēr nav sācis baiglītas, braukšu pie Jura, sarakstīšu softu, pa ceļam nomērīšu esošos mērījumus. Par problēmām, kas mums radās regulējot, bija tāda interesanta lieta, kad Fabijas un Ibizas filtra kaste izrādījās par mazu un mēģinot sasniegt 2,9 pieprasīto bāru būstu, sasniedz tikai 2,5. Respektīvi, kaste bija pamazs. Tagad kastē esam ielikuši KN filtru, noņēmuši restruktīvo cauruli, kas ir no uztvērēja, тут parādīšu jums. No šī uztvērēja uz tejieni iet caurulīt, mēs tur pamērījām vienā vietā, ja tāds, diametrs jau 50 mm. Tad šeit aizvietosim kaut kādu 80 ieci caurspīdīgu cauruli, bet tas nebūtu tik tagad svarīgi. Vajadzētu saprast, vai vispār tā kaste derēs ar all-in softu, jo, kā jau mēs sapratām, mums neiet šis otrs softs, tāpēc vajag tāpat, ja kurā gadījumā ielikt un izbraukt, vai viss strādā, vai kā tam jāstrādā. Es sildīšu motoru un došos ceļā. Tiem, kam ir jautājumi, nodoklis ir samaksāts par šo automobili, jo, kā jūs redzat, viņam ir Igaunijas reģistrācija, un cik es zinu, viss pārējie apskati un okta viņam ir, līdz ar to mēs varam droši vizināties pa Latviju ar viņu. Un to eksploatācijas nodokli uz mēnesi esmu nopircis, lai viss būtu legāli, lai nav jautājumu. Kaut kā tā. Es sēžos pie stūris un braucu mazā roadtripiņā. Man nepatīk, ka sāk pilināt. Tas nav labi. Tā, esmu ticis pie jaunas mantiņas. Dragī Pro. Ļoti patīk, ļoti laba štele, jo strādā vienkārši nevainojami. Ir speciāls stiprinājums, viņam ir šo uztaisīts, var smuki ielikt stiklā. Un kas ir baigi forši šim dragiem, viņš super ātri konektējās. Respektīvi. Tā, kas mums dag check engines vienīgi. Nika engine. Uzspiežam connect. Viss. Nav nekāds low satelīta data. Uzreiz mēs esam gatavi doties, kas ir baigi foršais upgrades. Tāks, visi atcerās iepriekšējos laikus? Noteikti neatceraties iepriekšējos laikus. Custom modes, 80-120, 25. man liekas, mēs mērījām. Nē, tas bija. Tas ir labu laiku atpakaļ. Diemžēl, tas ir labu laiku atpakaļ. Bet neko darīt. Tātad mums bija labākais mērījums, ja es nekļūdos, 3,4. Mēs dabujām ar šo 80-120, 3,4 sekundes. Tas bija viņam ar 1856 turbo, ar visu to setup, kas tur bija uztaisīts. Respektīvi, kūpē kā elle, kusa motori. Un tagad, es jau zinu kaut kādus laikus, es jau kaut ko zinu, jūs vēl nezināt. Mēs tagad izbrauksim ar šo low power modi, saucamo, kas mums ir uzlicis, ko Juris ir uzlicis, kas būs smoke free, mape, kur es iziet skati. Un tā būs tāda tā kā daily izmantojamais softs. Viņš ļoti labi strādā, ērti ir. Ļoti ērta opcija. Izbrauksim ārā, uzsildīsim motoru, tad samērīsim. Varbūt piefilmēšu daudz klāt to, kāda ir braukšana. Tagad ir taisnā izplūde, 76 niece. Kā ir braucot tieši, lai saprastu jūs apmēram to diskomfortu. Ziniet, ka šim konkrētiem neliekās tik traki. Ir viņa skaļa tā izplūde. Redzēs, ko saimnieks tur ilgtermiņā. Varbūt viņš tomēr izdomās uzstādīt kaut kādu bundulīti, vietiņus atstāja, kā jau es minēju. Kaut kā tā. Bet vispār jau man šī Fabija liekas interesanta. Un, kā jau šitās mazās priekšpiedziņas bitītes, viņas jau tādas ašas ir. Un, ir patīkami ar viņu
Maza fiksa tāda mašīna. Patīkam izzināties, respektīvi. Tātad uzsildīsim motoru, tad uztaisīsim pirmo mērījumu, vai ne? Tā būs prātīgāk, jo kā izrādījās, vakardien bija ģima atbraucis uz ziemas kausu Rīgā. Un parunājam ar viņu, un izrādās mašīnas motors ir piebraukts tik daudz, cik necik. Jo dienā, kad ir salicis saimnieks mašīnu, viņš jau tajā pašā vakarā ir 250 vizinājies pa Tallinas bānu. Tā kā, jā, motors nav diezko piebraukts. Baigā vibrācija. Baigā vibrācija. Nenokritīs mums ritens kaut kāds. Interesanti. Mēs atkal diezgan pabraukājāmies regulējot. Jā, par tiem video, kas ir saistīti ar Jura regulēšanu, un lai Juris pafilmē un pastāsta, ko viņš dara, kā viņš dara. No to laikam mēs nekā nevarēsim izvilkt no šī cilvēka. Ja tas laikam tomēr ir dārgs apmācību process bijis viņam, un viņš nav gatavs dalīties ar tādām zināšanām, ko var izmantot citi. Un stulbākais tas, ka var nezinādami kā, var izdarīt neatbildīgi un kaut ko sabojāt. Tāpēc varbūt šis nebūs tas, ko mēs gribam šeit parādīt, bet, ko varēsim, to mēs jums rādīsim un pastāstīsim. Liekas, tīri ok. Sarunāties es varu, jūs man dzirdat. Paņemšu mikrofonu, nolikšu vairāk aizmugurē, tur jau gan jau ir skaļāk. Tad es mēģināšu tagad no priekšu runāt ar jums aizmugurē, vai mani dzird? Raksta komentārā, vai mani dzird. Labi, sildam motoru un mēram. Drīz jau būs uzsils darba temperatūra, varēsim uztaisīt pirmo mērījumu. Palaidīsim mašīnas, kaut kāds garām liekas. Jau galvenais šai mašīnai būs savs sasvalds. Labi, ne uz šajā mapē tas nebūs tik svarīgi. Mēs nometam ātrumu. Bez dūma. Kā jums liekas, cik būs bez dūma? 3,4 bija iepriekš, un tagad ir 3,3 sekundes. Respektīvi, mašīna nedūmo, un viņa jau ir ātrāk nekā viņa bija. Ļoti patīkami, es domāju. Šis ir ļoti labs rezultāts. Principā mēs esam jau viņu uzlabojuši, un viņi pat neizstās pēc vīlēt dīzeļu. Viņi jau ir ātrāk. Tā kā aiziet, braucam pēc lielā jaudas softa. Cik tā būs ar lielo jaudu? Tu tikmēr raksti komentārā, cik ir lielajam jaudas softam opcija. Cik vajadzētu būt mērījumam? Tā. Pie Jūra bijām, saregulējām. Protams, kamēr regulējām, sāka līt. Atkal ir slapš. Bet neko braucam. Ko regulējam? Mēs vienkārši ierakstījām to softu nepārslēdzamajā daļā vienkārši. No nepārslēdzamās uz to, kas ir aktīvā daļa softam. Brauksim, meklēsim un... Ko meklēsim? Savus asfaltu meklēsim, brauksim, mērīsim. Tā tad, jā, piekonektēsim uzreiz jau Dragiju klāt. Tā mēs esam pilnā gatavībā, tik līdz redzam savus asfaltu nomērīties. Tā, jūs atceraties, ja bija 3,3 smoke free. Vienīgais, ko mēs tagad nezinām par šo softu, kas ir dotajā brīdī iekšā, ir... Vai viņš ir, vai sasniegs boostu, jo mums ar to kastu bija tā, ka vienkārši nesasniedz ar to iepriekšējo kādu oriģinālo Ķīnas filtru. Tur bija papīrnieks, bet kaut kāds, no-names. Es pat tādu nebiju redzējis Latvijā, ka var nopirkt. Igauniem laikam kaut kas vēl plašāks pieejams nekā mums no tāda lētā gala filtriem. Tad, jā. Spolē. Bet nebija dūma. Juri, vai tu man esi iedevis īsto softu? Pamēģināšu uz slapja. Palaidīšu mašīnas bišķīt uz priekšu. Ja viņi sāks braukt. Nezinu, kas mums Latvijā ir pa tādu kultūru parādījusies, ka cilvēki pa šosejām brauc 70 km/h. Tā kā būtu laiks policijai iesaistīties un sodīt viņus, man liekas, tos cilvēkus. Jo tomēr tā ir satiksmes kavēšana. Atceramies, ja? Jā, viens ir skaidrs.
mums ir īstais softs iekšā. Un ar spolēšanu un gāzes atlaišanu 2,79. Jūs jūtat pātrinājumu? Ļoti labi. Ja kādam interesē, tā kā tagad, cūkai, man liekas, ir 1,7 sekundes, 80-120. Tātad šis ir sekundi lēnāks par ruks spolējot. Es domāju, ka mēs varam dabūt vēl labāku rezultātu. Braucam uz sausāku vietu, meklējam, atradīsim, neatradīsim, paliksim pie šī rezultāta. Nav variantu. Laiks ir tāds, kāds ir. Sanāca šo projektu bišķīt novilkt garumā. Tā kā izstieptā periodā viņš man bišķi izstiepās. Viņš vispār ir izstiepies, tā kā, man liekas, gada griezumā, jo, man liekas, mēs ģimam taisījām A4 pagājušajā gada ziemā, ja nemaldos. Un tad viņš jau teica, kad atvedīs Fabiju savu čoma uztaisīt. Un tad viņi atveda tikai augustā, tad, kad man jau tas vairs nebija, respektīvi augustā man vairs nebija iespēja viņu nekā paņemt, sākās atvaļinājuma periodi, darbā kadru rotācija notika, nākas strādāt vairāk ar klientu mašīnām, kā ritošās daļas, motori, un pie tūninga darbiem tā kā nav vairs tik daudz tā brīvā laika pieķerties. Un es jau viņam pabrīdināju, ka tas viss ievilksies, un tad tas ir ievilcies līdz tam, ka mēs esam tagad decembrī no augusta. Labi, nezinu, slikti, nezinu. Man jau liekas, ja ir rezultāts, tad var arī pagaidīt, vai ne? Kā jums liekas? Tomēr labāk es izdaru lēnāk, bet tā kā vajag nevis kaut ko sasteidz, tur ķep, lai tikai nekavētu citus darbus. Kaut kā tā. Ko tuvāk Rīgai, paliek sausāks. Tā kā mums ir maza cerība, ka būs sauss kaut kur. Par mazu podkāstā iedomājos jums pastāstīt par to, cik aizņem regulēšanas laiks. Atcerieties BMW epizodi iepriekš, kas mums bija, kur saimnieks nepiekrita mūsu regulēšanas opcijai. Tur Juris nevarēja saregulēt, un tur bija cilvēks, kam tas ir pamatdarbs. Un, viņš gribētu par savām stundām saņemt naudu. Jūs taču arī iet uz darbu un gribat saņemt kaut kādu algu par to darbu padarīt. Respektīvi, jūs esat 5 dienas bijuši darbā, jūs par 5 dienām dabūt algu. Un te es jums varu tagad pastāstīt stāstu ar šo Fabijas regulēšanu. Respektīvi, mēs tagad esam Fabijas regulēšanā iztērējuši pilnu vienu darba dienu. Tātad pilna viena darba diena notikusi, lai saregulētu šādu mašīnu. Un viņa vēl nav saregulēta. Mums ar Juri vajadzēs vēl kādu pusdienu. Principā, ja tā paņemam tā normāli un racionāli, šis ir 2 dienu regulēšanas darbs. Pretstatam paņemam kaut kādu vienkāršu parastu chiptuningu, jebkuru tur vienkārši noregulēt 1.9 motorīti. Cik jums tur prasa? 100 līdz 150 eiro prasa regulētāji, vai ne? Nočipot. Godīgi taču cena. Un tādu mašīnu noregulēt aizņem minūtes 30 līdz stunda. Jūs saprotat, cik var tāds regulētājs noregulēt šīs mašīnas pa 2 dienām. Tāpēc, jums ir jāsaprot, ka kaut kas var kaut kādā brīdī palikt neracionāli dārgi. Jo vienkārši laiks maksā tomēr. Tas ir cilvēku laiks. Bet, tā kā, nezinu, varat ierakstīt komentāros, kā jums šķiet, vai regulēšana var kādreiz sastāstīt līdz pat 1000 eiro vai nē. Es uzskatu, ka tā var notikt. Ja mašīna ir jāregulē vairākas dienas pēc kārtas un nedod Dievs uz ruļiem, tad jau vispār tas var notikt šitā te uz klikšķi. Vienkārši daudzi pieraduši, ka to dīzelīti var patiem pats var saregulēt to dīzelīti un viss būs labi. Ceļa stāvoklis mums pagaidām vēl joprojām neiepriecina. Ir slapš. Braucam tālāk. Ko, draugi, esam tikuši pie savas saguma. Varētu mēģināt uzmērīt, ko jūs sakat. Bišķi pačakarēsim satiksmi cilvēkiem. Wow! Nespolēja, sajūgs neizslīdēja un ir bungām skanot 2,3 sekundes. Respektīvi starp neiet un iet ir sekundes starpa. Ļoti labi. Es pat neteiktu, ka viņš baigi daudz kūp, bet mēs esam sasnieguši ļoti labu rezultātu. Mums tagad paliek atklāts jautājums 0-100 varbūt uzmērīt. Un, jo mēs tomēr toreiz mērījām, bija, ja nemaldos, kaut kādas 6 sekundes, tad mēs varētu tagad pamēģināt uzraut šo mērījumu, samērīt un būtu vispār ideāli. Jūs tā gribat redzēt, vai ne? Kā Janka šifto. Banging gears. Pabrauksim tu malā, palaidīsim cilvēkus.
kam ir svarīgākas lietas darāms nekā mums, vai ne? Bet wow, impressive. Es jau gan cerēju uz kaut kādām 2-1, kaut ko tādu, nu, tuvāk pie tā rukša. Bet, nu, ir kā ir. 2-3, es domāju, ka ir tāpat pietiekami labi. Es domāju, saimnieks būs ļoti priecīgs. Respektīvi, tas ir sekundes uzlabojums tik mazā, tik īsā mērījumā. Nu, jūs iedomājaties, nu, tā kā 80 līdz 100 tāds apdzīšanas manevrs, vai ne? Jums viņš par sekundi ātrāk notiek. Un tas ir ļoti čotki. Nu, jums vajag uz šoseis apdīt to, kas brauc 70. Nu, tev rāda 80. Un tas tev var par sekundi mazāk laiku. Tātad lielāka iespēja, ka tu izdzīvosi. Neavarēsi. Tā griebiņas gan jau mūsu slapjas tagad ir. Nepaņēma. Mēs ar Juri vēl priecājamies, ka viņam forši, kad ir tas otrais robs 100. Bet nav otrais robs 100, cik mums bija maksimums. Nē, ne par tevi cits maksimums mums ir bijis. To nevar rādīt. Tā, nu labi, man tik tā āķis lūpā gribās to 0-100 samērīt, vai ne? Mums vajadzētu vienīgi ar sausām riepām uzsākt. Mums vajadzētu reāli savus tās riepas dabūt, tā kā šitā uzsildīt, palaist visus garām. Un tad uzmērīt, vai ne? Jā, es tagad jūtos tā kā akadēmiks. Tagad viņš mēģina nomērīt tos mērījumus. Un vienmēr tas viņam Pēterburgas laiks vienmēr tā kā Anglijā apmēram, vienmēr lietas līst, viņam nekad nesanāk visu laiku pakot sūdīgs sagumu. Tas tā kā šodien tā, kā viņš jūtos. Jā, īstenībā esat komentāros jau izpausties, kā jums liekas, vai šis būs 5 sekundžu dīzels vai nebūs 5 sekundžu dīzels. Un tagad tiem, kas tur jau man iepriekš komentāros rakstīja, ka tas nav 5 sekundžu dīzels, ja tas ir 5, 6 vai kaut kas tāds. Tas ir 5 sekundes, 5 sekundes. Amerikāņi tā saka. Tā saka amerikāņi. Tad pasildīsim visu riepas. Nu, pamēģināsim 0-100 tad uzmērīt, ja? Kamēr nav cits mašīnas, ātri. Nomērījām 0-100. 6.24. Vienīgi es te aizrāvos, bišķīt pātrāk pabraucu. Nu jā, mēs nekā nevarēsim. Diemžēl laikapstākļi mums neļaus nobraukt ātrāk par 6 ar kaut ko, un te vēl pret kalnu mums sanāca. Tā kā jā, diemžēl šī nav tā sezona, ka mēs varētu 0-100 mērījums mērīt. Prasītot mazāku satiksmi, bet uz tiem ceļiem, kur mazāk satiksmes, tur arī būs slapš viss, nu loģiski. Slapi mēs galīgi nesamērīsim, jo reku šī augstā saguma ir grūti kaut kādu mērījumu dabūt vispār labu 6-2. Nu, sūdīgi, nu, reāli sūdīgi. Uzsildīsim riepas nedaudz. Jā, un nepalīdz ar tas, ka gāze bišķi sprūst. Galīgi sausas. Nav iespējams. Jā. Labi, braucam vēl. Braucam, tad nobeigsim šo epizodu un miers. Tā jau tāds podcasts, visu epizodu vienu var tikai ielikt no šeit. Aizšāvām līdz Lietuvai ātri.
nomērījām to, ko mēs varam nomērīt šai mašīnai vienīgo. Es nesaukšu tos skaitļus, ko mēs mērījām, bet man liekas, ka visi saprat, ko mēs mērījām. 10,37. 10,37. Nav slikti mazam dīzlītam, ne? Ok, es pieņemšu šo kā uzvaru. Ja mēs nevaram 0-100 nomērīt, tad paldies Lietuvas autoceļiem, ka var tur nomērīties, jā. Un spied laiku, man patika. Ļoti labi, ļoti labi. Nu, ar šo, man liekas, mēs arī beidzam šo visu. Fabija, mūsu mazulīte. Ir tā, kā ir. Mēs esam vietā. Nu, kādā vietā mēs varētu būt ar šo mašīnu 0-100, kurai nestrādā. Mēs esam pie šosejām. Šoseja būs šīs mašīnas kaujas lauks. Diemžēl šis nav pilsētas. Viņš būs pilsētā interesants un jautrs, bet šī nebūs tāda tā kā no Krustofora, no Luksafora līdz Luksaforam gāžamā mašīna, bet šī būs vairāk tāda pa bāni. Šī meklēs M-kas un visādas citas jaudīgas mašīnas, kuras apēst. Tā kā, jā, paldies, ka noskatījies. Centāmies uzražot jums kaut ko interesantu ar iznākumu. Man liekas, iznākums ļoti labs ir. Tā kā paldies jums visiem. Piesakojieties, tie, kas nav piesakojušies obligāti, ka nepalaižat garām šādas burvīgas epizodes ar Fabiju pie bāņa. Un te Jānis. Tā kā, jā, piesakojies, tie, kas nav piesakojuši, mums tas ir svarīgi. Nu, tā kā, ja jums patīk, tad jau piesakojieties, ko tu jūs. Un tiekamies citā kādā epizodē, kas mums nākošais būs. Sneak peek, jums jau gan jau gribētu to sneak. Par to, ka noskaties tik tālu, par to, ka nospiedi tikko laiku un par to, ka tu tikko piesakoji. Mēs varētu nākošā sataisīt Begimotu. Nāk ziema, vajadzētu braukt. Viņam ir izpūst galvas blīvi. Nu, lai jūs zinat. Sasūtīsim detaļas, uztaisīsim to tagad. Ziemassvētku laiks nāk, jāuztaisa sev kaut kas uz janvārīt, ko gāzt. Un, paldies, ka noskatieties. Atā!